cilvēks kaut kur ierauga, ka ir šīs dažādās pieejas, variācijas, metodes, kā darboties ar sevi, vai tās ir tik daudz dažādās, pieņemsim, elpas, skolas un pieejami un versijas un elpinātāji un pavadoņi un terapeiti, vai lūk, tieši šajā terapeitiskajā dimensijā tagad, ko es te novēroju, ka īstenībā nav tik daudz nemaz cilvēku, kas ar to darbojās ar balsi, kā tieši terapeitiski instrumenti, lai nonāktu tuvāk pie sevis vai atrisinātu kaut kādus savus dziļākos problēmu jautājumus. Un rekursante ir viena no tām, kas nav ne akadēmiski apmācīta, bet viņas lielākā tā kārts īstenībā ir tas, ka viņa nav akadēmiski apmācīta, bet ka tas nāk pilnīgi no saknēm un no sakņotnes un no tās viņas sevis atrašanas, ka viņa sevi savulaik caur augiem vai medicīnu vai citām praksēm, principā vienkārši caur, es to sauktu par pārtapšanu vai transformāciju angliski, bet ka mēs dodamies tuvāk sev, atraisot kaut kādus slāņus, kaut kādus virskārtas, kaut kādus iepakojumus, kaut kādas traumas, kaut kādas skumjas, un ka tur dziļumā īstenībā ir apslēpta kaut kāda mūsu lielā dāvana. Un tad, lūk, Santa tagad ļoti brīnišķīgi darbojās ar skaņu un vada cilvēkiem tādus pasākumus, kuros atvērties, dziedināties, reizē izpausties un atrast sevi caur skaņu. Nu, tad varbūt pastāst tā no kas tas īsti ir, ka cilvēks izvēlās parakstīties uz šādu te avantūru. Tā avantūra īstenībā ir. Tur ir tāda ironija patiesībā, tāpēc, ka mums nav pieejamāks instruments par to, kas mums ir šeit. Tāpat laikā viņš ir tik nepieejams citiem cilvēkiem kā nekas, jo aizbloķētās balsis un dažādas traumas, kas mums ir saistīts ar balsi, ir ārkārtīgi ļoti, ļoti populāras. Teiksim tā, reti kurš cilvēks patiesībā ir tāds, kurš var... tāds ikdienas cilvēki, teiksim, kurus mēs satiekam uz ielas un mūsu pašu ģimenes un draugu un tuvāko lokā, vai ir kāds, kas tiešām var uzņemties pilnu atbildību un pilnu tādu jaudu par visu to balsu spektru, kas viņam ir, jo bieži vien mēs dzīvojam tikai šitajā te augšējā līmenī. Un mēs arī runājam augšējos toņos un bieži vien virspusēji, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, mēs tā kā runājam, jo virspusīgākas tēmas, jo virspusīgāk mums balss arī iet. Un bieži vien, jo dziļāk mēs ielaižamies pa slāņiem sevī, jo zemāk paliek balss, jo vairāk mēs uzzinām, jo vairāk mēs sajūtam, jo vairāk mēs savienojamies. Un tad arī aktivizējās visas tas mūsu saknes uz visām pusēm, uz leju, uz augšu, kuram ir aktuāli. Nu, lūk, un tu tā stāsti, un man gan arī liekas, ka tu runā par elpu. Nu, tāpēc jau laikam. Jo tur jau tas stāsts īstenībā ir teju identisks. Mums jau parasti liekas, un cilvēkiem tur ārā vai ikdienā, ka es taču elpoju, un man taču viss notiek, kā es taču esmu dzīves. Man taču viss ir, vai ne? Kā elpa pati elpoja, man varbūt pat nekas nav jādara, vai ne? Un tajā pašā laikā, ja mēs ejam dziļāk šajā, vai ne, tajā elpas mistērijā, tad principā jebkurš, kurš ir piedzimis šeit, šajā te zemē, vai šajā te saulē, vai šai saulē, vai ne, viņš ir izgājis caur dzemdību ceļiem un pārslēdzies to pirmo elpu, kas visbiežāk tagad no jebkāda elpas terapeitu vai dziedinātāju pieredzes reālās, kolektīvās, saistās ar tādu lielāko traumu vispār šeit dzīvē – piedzimt. Ko nozīmē piedzimt tā pa īstam? Es tieši nesen ar vienu cilvēku runāju par šito tematu, kad piedzimstot, vienīgie, kas raud, ir tas, kas piedzimst. Un nomirstot, vienīgais, tā kā, kurš neraud, ir tas, kurš nomirst. Mēs esam paņēmuši bišķiņu. Tā kā varbūt tas laimīgais notikums ir tā kā tas gala punkts.
Bet, nu, Un lūk, tas tagad sanāk, tikai ka šos. skaņa un pirmā balss, vai ne? Tas ir tas apstiprinājums dzīvei, vai Jā, reizē pieteikums. Tāds kā, jā. pieteikums dzīvei, bet es zinu arī no savām dēliņa dzemdībām, ka viņš tā neraudāja nemaz, vai ne? Tā pirmais bļāviens arī diezgan nāk kopā ar tādu šo te šoku. Un ir dzirdēts arī no šiem te pieņēmēju kabinetiem, ka ja viņš nebļauj, tad kaut kas nav kārtībā, vai ne? Taču tas, ar ko mūsdienās mēs sastopamies visās šajās te jaunajās pieejās dzemdībām vai nākšanai šajā te pasaulē, ir tieši tas, ka īstenībā bērns var atnākt pilnīgā klusumā. Viņš vienkārši piedzimst. Un ievēl gaismu, wow, jā. Un tā arī var būt, vai ne? Un sevišķi, ja viņš piedzimst zem ūdens arī, vai ne? Ūdens dzemdības, vai tur vēl ekstātiskās vai orgasmiskās dzemdības, kurās nav obligāti jākliedz vai jābļauj, vai ne? Un šis ir vēl viens rakurs šajā visā, kā tu šobrīd uz sitiena tulkotu. Teiksim tā, tas, ar ko es arī šobrīd strādāju, cilvēkiem tā ir traumu izstrāde caur balsi. Un tad, kad tu piedzimsti, tad tev jau tā trauma paciņa ir principā nulle. Nu, vismaz tā šīs dzīves traumas. Tā vienīgā trauma, kas tev varbūt ir tā piedzimšana. Un ja tu atnāc mierpilnu vecāku klātbūtnē un mierpilnā vidē, un tu zini jau, kur tu esi atnācis un kas notiek, tad tu to savu balsi izmanto jau, nu, tad, kad tev viņi ir jāizmanto, nevis tad, kad tev piespiež viņu izmantot. Teiksim tā, jo tas, ko arī cilvēki tagad izdzied un izkliedz nereti pie manis, tās ir tās sāpes un tās ir tās traumas, kas ir krājušās gadiem, desmitiem gadu. Un tikai tad, kad tu izkliedz tās sāpes, tad tu sāc izmantot savu balsi apzināti. Un tad nevienmēr tev ir jāizmanto savu apzinātā skaļā balss. Un tad tu varbūt kļūst ar vien klusāks, bet tavu balss kļūst ar vien zemāka, noteiktāka, pārliecinātāka. Un tas efekts jau ir panākts tāpat. Bet, ja mēs atkal liktu to balsi kopā ar elpu, jo īstenībā jau bez elpas nevar nemaz to balsi atbrīvot, vai ne? Vai nevar nemaz viņu skandēt. Un tad tas, kas notiek adekvāti, pieņemsim, šajā te elpas pasaulē, ka cilvēki arī ir tik ļoti augšā, savā augšējā reģistrā un elpo krūšu augšdaļā un ir pazaudējuši šo te diafragmālo elpu arī, vai ne? Kas ir pamats savukārt kvalitīvai balsī. Visu šim te arī, kur savulaik gāju cauri, piedaloties vienās dziesmu svētkos, kas man bija tāds pilnīgs brīnumains piedzīvojums un pārbaudījums manai būtnei, kas nebija nekāds tur diženais dziedonis, bet kurš aizgāja tur un izdarīja to. Un tur bija tas tīri tehniski, tas fantastiskā likumība, ka tu vari patiesi skanēt un dziedāt un virzīt to skanējumu balsi un visu, ja tu balsties uz tā vēdera, vai ne? Ja tev ir tas atbalsts no lejas, no sakņotnes un no visa šī. Jā. Visas manas sesijas arī, vienalga, vai tās ir grupās, vai tas ir individuāli, viss vienmēr sākās ar nomierināšanos, elpošanu, savas elpas virzīšanu ar vien dziļāku un ķermeņa nomierināšanu, tāpēc, kad esot saspringtā stāvoklī, mēs nevaram piekļūt tam dziļumam ne elpā, ne skaņā, ne arī nekamā citā patiesībā. Un saspringt mēs esam visu laiku, principā, mēs esam trauksmes stāvoklī visu laiku. Varbūt neapziņā, mums liekas, ka šobrīd nekas nenotiek, bet ķermenī mums tās iestrādnes iekšā ir, tāpēc mums ir seklā elpa, mums ir šitie augstie toņi ikdienā, un ir vesela paciņa, ar ko darboties un ko izstrādāt šitajās visās ceremonijās, jā. Jā, nu labi, bet pārmetot
pēc kāda brīža es ļaušu tev vairāk jautāt un moderēt, ja? Ja Tu tev droši nāks. var uzņemties šo vīrišķo lomu. Jā, bet kā savukārt tu pieredzi, kas ir elpa un kāds ir šis te ceļš turp un šurp un savienojumā, vai ne? Mēs iepazināmies nemaz netik sen, un viena no tā mūsu iepazīšanās pirmajām vizītkartēm bija elpa, vai ne? Jā, tieši tā arī. Jā, un es arī tajā tavā elpošanas sesijā pilnīgi tāda nepieteikta sāku tur dziedāt. Tā jau bija pirmā, tu jau īstenībā zināji, ka tev tas ir jādara. Nu jā. Īsāk sakot, mēs bijām būtībā šo vasaru. Un šo vai pagājušo. Un es eju kaut kur starp cilvēkiem, pamāju kādai pazīstamai jau tur būtnei un redzu, ka tur ir šī te būtne. Un es vēl joprojām atceros, es viņai saku, čau, foršā dziedātāji. Un es apjuku. Es to sveiks. Jo es biju redzējis, ka ir viena tāda šamaniene. Tobrīd vēl Santas, tā teikt, tāds egregoriālais pieslēgums vairāk bija tādam šamaniskajam, ļoti šim tēm pārklājumam, vai ne? Jā. Un, bet tad mēs to arī vēl stāsts būs. Jā, bet tad mēs satikāmies šajā te elpas sesijā, kur tobrīd es dēvēju par svētlaimes elpu, un es viņu daudz un dažādos veidos dēvēju atšķirībā no tiem uzsvariem vai niansēm, ko mēs ar to atrodam. Ja sākotnēji tā praksē, kas caur mani darbojās, ir, viņu sākotnēji sauc par apzināto elpu, kā patiešām aiziet elpas apzinātībā maksimālā, un iet vēl un vēl un vēl un vēl. Un pēc tam tiek atklāts, ka tā ir arī enerģijas elpa, jo tas, kas pēc tam notiek, ka mūsu elpa pārslēdzās uz šo te dzīvības enerģijas īstenībā pulsācija mūsos, ko tā elpa sakustina un paveic un izdara, un ka īstenībā tā mūsu elpošana īstenībā ir mūsu enerģijas kustība mūsos, vai ne? Vai tālāk aizejot, ka tā ir arī svētlaimes elpa, ka ka mēs atbrīvojam šo te elpas mehānismu, kas tāpat kā balss mehānisms, kā mēs dzirdam un jūtam un saprotam, tāpat arī elpas mehānisms. Tur šajā te pieejā tieši ļoti arī par to atzimšanas pieejā, to vēl nākamajā rindkopā, tas, ka mēs atbrīvojam šo te elpas mehānismu, kurš ir apspiests, nobloķēts, sablīvēts vai kaut kādi savādākā veidā traumēts. Un pēc tam nāk šis te atzimšanas vai rebirthing, ka caur šo mēs īstenībā aizējam pie tā savas dzimšanas un pirmās elpas, un ka mēs atzimstam vispār kā būtne visos savos slāņos, lai ienāktu īstenībā pasaulē, tīri, brīvi, mirdzoši, būtīgi, mīlēti, mīloši, lai vienkārši būtu tie, kas mēs patiešām šeit esam, vai ne? Jā, jā. Jā. Īstenībā tā bija pirmā elpošana. Nav man bijuši tik daudz tās elpošanas pieredzes, bet tā, kas bija pie tevis būtībā, toreiz es pirmo reizi sēdēju, tā kā lotusiņā. Un tā bija īstenībā cita pieredze. Tas tāpat sasaucās arī ar maniem šāmaniskajiem stāstiem, kad ir cita pieredze, jo tu esi auga ceremonijā un tu guli, un tas ir tāds pasīvais. Tu esi pasīvajā, tādā saņēmējs, procesa saņēmējs, tu it kā vadi caur to elpu, bet tu vairāk saņem, nevis aktīvi darbojies. Un tad, kad tu sēdi, un tev ir mugura taisna, un tu esi tādā aktīvajā pozīcijā, tad, manuprāt, tu iesaisties jau aktīvāk tajā visā procesā un tajā sevis veidošanā un kalšanā un taisnā muguriņa. Un tas ir arī tas moments, kad balss ienāk, jo balss īsti nevar skaidri izpausties, ka tu esi tāds salīcis. Tev ir jābūt ar taisnu staltu muguru, ar tur pleciem uz atpakaļ, visam jābūt atslābinātam un tāpēc tas balss process ir brīnišķīgs, un tāpēc arī šī ceremonija.
tādā formātā, kā mēs viņu tagad darīsim, ir brīnišķīgi, jo tu vispirms ieeji tajā visā savā tamā, kur tev ir jādodas šajā brīdī, šajā punktā, kur tu esi dzīvē, tu to visu atlaidi, atslābini un iztransformē. Un pēc tam caur balsi un caur ķermeni atgriezt sev atpakaļ tādā spēkā un tādā ar visām savām kājām stāvot uz zemi un ar visu savu to jauno enerģiju, viņu tā kā iezīmējot, sazemējot un iztaisnojot sevi un tā kā, nu, stalti atgriežoties atpakaļ šajā dzīvē, šajā ikdienā. Jā, tāpēc tas tāda piebilde par to aktīvo un pasīvo pozīciju šajās ceremonijās. Jā. Jā, noteikti mēs arī paskanēsim guļot, esot šajā pasīvajā. Man nu pat pēdējā vīru grupas pasākumā atvērās vaļā viena tāda sapratne, ka arī elpu mēs varam atbrīvot un vēl dziļāk iet tajā elpas atbrīvas procesā caur ņurdēšanu, kungstēšanu, vaidēšanu, gārkšanu, caur visu to, kas kā ķermenī īstenībā, kā ķermenis grib atbrīvot to dabisko dzīvības pulsu sevī. Un tad tieši palīdz šī pirmatnējā, patiesi pirmatnējā tā viss, kas tur vienkārši var nākt, vai ne? Un tā ir tāda fantastiska vienkārši katarsiska, vienkārši tāda brīvlaišana, kas savukārt atkal ver vaļā šos te arī elpceļus un vispār atbrīvo mūsu būtni, mūsu somatiku, mūsu ķermenī visās šajos te zonējumos. Jā. Nu, lūk, un tajā pirmajā reizē Santa vienkārši sāka skanēt līdzi. Vienkārši ņēma un skanēja. Un tad mēs pēc tam pataisno satikāmies, un kā savā pēdējā Facebook postā tur es jau rakstīju par tiem cilvēkiem, kurus mēs savā dzīvē sastopam, ka rodās kaut kāda tāda rezonance pirms tur vārdiem, identitātēm vai kaut kādām maskām vai sejām vai tā. Un tad uzreiz bija tāds, wow, kas tas vēl var būt? Tā kā, vai šitam ir kaut kāda attīstības, teiksim, scenārija, kas tur pa potenciālu var vērties vaļā, vai ne? Un kā tu pieredzi, kas tur ir tas, kas atvērās jau šo vasaru un rudeni? Tur atvērās, man liekas, loģisks elpas turpinājums. Ir elpa, pēc tam seko skaņa. Ir zibens spēriens, pēc kura seko pērkona dārts. Man liekas, diezgan loģisks turpinājums, un tas ir tā visa ir somatika, ka mēs te tagad ejam cauri, tā ir visa mūsu ķermeņa izziņa, un tas, ko es arī šobrīd, kamā es eju, garīgā prakse caur ķermeni, nevis garīgā prakse caur kaut ko mistisku un netveramu, un iespējams tur lasot grāmatas, ko es nenoliedzu, kamā arī ir taisnība, bet mums katram ir dots ķermenis, un viņš ne tikai mēs ievelkam elpu vai nokliedzamies uz kādu, ne tikai, lai būtu dzīve vai ieviest kaut kādu kārtību, vai tā, bet patiesībā tas viss ir arī instruments. Tas viss ir arī instruments mums gala procesā, ja mēs nokļūstam, es nezinu, uz kaut kādas pilnīgi neapdzīvotas salas vai tam līdzīgi, un pēkšņi mums nav nevienas mūsu Tibetas bļodas, mums nav neviena kaut kāda mūsu tur dzīvo mirušo grāmatu, ko lasīt un studēt, tad kas ir tas, kur mēs vēršamies? Mēs vēršamies sevi iekšā. Un nereti sēdēt vienkārši omiņā un zeniņā un klusējot ir grūti to darīt. Vai tas varbūt neaizved pie tiem rezultātiem vai nenovad tur, kur tas var aizvest, ja mēs pieslēdzam ķermeni. Un skaņa, tāpēc tā skanēšana bieži vien man personīgi un daudziem cilvēkiem viņa ir pilna ķermeniska. Man ir grūti skanēt, nekustinot rokas. Man ir grūti arī elpot, patiesībā, tad, kad es dziļajās elpošanas šajās procedūrās, man ir grūti būt mierīgai. Nu, tā kā vienkārši tā kā gulēt vai sēdēt. Tur ķermenis kustās līdz, tas ir visa ķermeņa
process. Un, jā, es domāju, tas ir vienkārši loģisks turpinājums kaut kam, kas ir iesācies vienā veidā, tagad tas ir apaudzis ar kaut ko. Un mums jau arī būs cauri ceremonijai, mums būs arī šī vadītā skaņa, un cilvēkiem būs iespējams pieredzēt, piedzīvot, izdzīvot, ko nozīmē tiešām tāds vokālais dziedinājums arī gan no manis, gan no rases, kur nu, dziesmas kā tādas, tās mēs jau arī zinām, protams, un viņas ir dziedinošas, viņas ir visos līmeņos arī tur darbojās. Bet ko nozīmē, ka tu skani kā trauks, tiešām kā tāds dievišķs skaņu trauks, un kur tas var aizvest. Un, jā, tā ir tikai kaut kāda loģisks solis uz priekšu, manuprāt, un kam varbūt klāt vēlāk nāks vēl kaut kas cits, bet šobrīd tā ir tāda vēl pilnīgāka izziņa, ko mēs varam izzināt caur to, kas mums ir iedots šeit un tagad, šajā mirklī. Tālūk. Tālūk. Nu jā, un ko es arī ļoti novērtēju, jo pieņemsim šajās tā dziļajās elpas sesijās, kas ir tāds transformatīvs, dziedinošs un vārdos arī nenosaucams darbs, vai ne? Jo tur vienmēr kaut kas jauns, tur vienmēr tas skaistais, mistiskais X, kurā ir jāieklausās, kurā ir jāvēro, kas tas ir un kā viņš uzvedās, un kā tu vari ar visu savu to savienoto, sazemēto stāvokli tajā ieiet un to pētīt. Bet tas, ko es atklāju šajā vasarā un rudenī, tajos dažos retrītos, kur mēs vēl kopdarbojāmies Flow as One kompānijā, cik skaisti ir kopradīt šo terapeitisko telpu, šo dziedinošo telpu, kurā ienāk iekšā šīs dažādās modalitātes. Ja tā elpa bija kā tāda bāziskais, teiksim, ceļojums cauri, kam cilvēks iet cauri, tad slēdzot klāt gan balsi, skaņu, mūziku, mūzikas instrumentus, enerģiju, klātbūtni, dziedinājumu, masāžu, akupresūru un visus šos te lietiņus, vai ne, pat smalko vienkārši klātbūtni un afirmāciju un informāciju, cik tas ir kopā tik jaudīgi, vai ne? Jā, un to uztver principā visi. Ja ne visi, varbūt, manuprāt, visi cilvēki ir mazāk vai vairāk jūtīgi, bet ne visi varbūt spēja uztvert tur kaut kādas tās mistiskās lietas, bet visi spēja uztvert pieskārienu, visi spēja uztvert tur elpas izmaiņu, skaņas izmaiņu, vai visi spēja sajust to vibrāciju, ko viņi arī dara ar balsi. Līdz ar to tas ir tāds, visiem, tas ir priekš visiem, tas nav tur tikai priekš kaut kādiem noteiktiem cilvēkiem. Man viena dāma piezvanīja arī, pieteicās uz pasākumu, viņa prasīja, vai tas ir kaut kādam slēgtam lokam, vai tas ir kaut kādam tādam īpašam lokam, un tad, protams, ka nē, tas ir, tas ir visiem, jo tas mums visiem ir pieejami, un tad katrs mēs varam savā veidā, šobrīd, šajā reizē mēs visi kopā to izzināsim, bet svarīgi arī ir apzināties, ka katrs pats pēc tam var paņemt un praktizēt kaut kādas šīs lietas un savienoties ar savu elpu un ar savu skaņu un dziedināt sevi, darboties ar sevi vai pat ielikt jau sevi tajā pozīcijā, kad nav pat jādziedina, tur nav pat ko dziedināt, jo tu visu laiku esi tā kā on check, ja tu esi stresā, tad tu kaut ko ņemies dungu un lai to stresu ārā, ļauj, lai viņš izvibrējās un tā ir tāda vēl lielāka saslēgšanās ar sevi un to visu, kas sevī notiek un spēja ar to uzreiz. Un tas sasaucās ar to tavu arī, manuprāt, ar to sava ķermeņa visu pārvaldīšanu, sava ķermeņa būtnes pārvaldīšanu. Tiklīdz kaut kas notiek, tev uzreiz ir instruments, tu zini, kā sevi ielikt atpakaļ mierā vai vismaz nolīdzsvarot. Un šeit, jā, dosimies visi kopā pētīt šos instrumentus un kas tad mums tur katrā ir pieejams. Jā. Un šeit man nāk šāds rakurs, ka balss ir forša.
Jā. Bet aiz balss ir vēl foršāk. Aizbalsts. Pastāsti, kā tu to domā. Nu redzi, savulaik es jokoju, mums te bija daudz un dažādas garīgās kompānijas, vai ne, tur dziedātāji, mantrotāji, jogotāji, vingrotāji, tur cīnītāji, viss kaut kādie, ne. Un bija šie te ļoti tādi uzcītīgie mantrotāji, kur tu varēji stundām, naktīm, visu laiku džum, un jā, es arī tam iegāju iekšā un tajā biju, un tajā skanēju, un tajā notiku. Un tad, kad es iepazinu vairāk tautas dziesmu un to mūsu sentēvu, sen māšu īstenībā, to kultūru arī, jo bieži tā tautas dziesma nāca tieši caur mātēm. Labi ir atsevišķi vīrišķā līnijā nevarētu pilnībā tā absolutizēt, vai ne? Bet tas, ka šajā te tradīcijā pietiek izdziedāt vienu īsto dziesmu īstajā brīdī, un pēc tam tev vairs nav jādzied. Tu izdziedi, lai tev vairs nav jādzied. Tu izdziedini, lai tev vairs nav jādziedinās. Tu jau kļūsti pilns, vesels, tukšs, kluss. Vai ne? Jā. Tāpēc vienmēr pēc katras skanēšanas ļoti svētsvinīgi mums ir klusuma mirkļi, un viņi kļūst vēl dziļāki, vēl klusāki, un tad mēs novērtējam vēl daudz vairāk. To brīdi, kad mēs izskanam visu, kas tur ir sakrājies uz to doto brīdi, un tad mēs ieejam tajā pilnajā klusumā, it kā nosvinot un tā kā iegremdējoties visās tajās dāvanās, kas ir nākušas tajā brīdī, kad tu esi atļāvis sev beidzot tā kā skanēt un atvērt to savu balsi. Tā kā jā. Tā kā jā, un lūk, šo te pašu pārfrāzējot elpas dimensijā, sākumā būtu neapzinātā elpa vai kaut kas, kas ar mums notiek, tad mēs liekam iekšā apzināto elpu vai darbu ar elpu vai darbu ar skaņu, vai ne, vai šo te skanēšanu, dziedāšanu, un notiek kaut kas pēc tam. Un šajā te atzimšanas tradīcijā tas mistiskais moments, pa ko tiek runāts, šajā te aiz ir tad, kad elpa apvienojās pati ar sevi. Un tā ir kaut kāda mistika, liekas dažreiz, jo mēs paši brīžiem dzīvojam tajā sašķeltībā, ka pasakot kaut ko tik vienotu, liekas, kas tas pa eroru, vai ne? Kas tas pa kaut kādu koānu? Elpa apvienojās pati ar sevi. Jo, ja pirms tam ir bijis šis te kaut kāds deformācija, pēc tam savu šo te ritmu pulsu mēs atjaunojam šo te līdzsvarotību, saskaņu un atgriešanos tajā veselumā, un tad mums vairs nav jāelpo kaut kā speciāli, vai jādzied kaut kā speciāli, vai kaut kas jādziedina speciāli. Tas jau ik brīdi notiek šajā mirklī ar to apziņu, kurā mēs viņā esam. Ar to, ka, wow, viņa notiek, tā elpa notiek, vai tā balss, ja vajadzīgs, viņa tad izskan, kad vajag izskanēt, vai ne? Tu jau neej augu dienu un nebļausties tur apkārt pa mežiem. Nu labi, tu varbūt bļausties, tev ir tāds Es bļaustos, bet patiesībā ir tie mirkļi, kad man arī liekas, kur man tagad vajadzētu baigi skanēt, tur iet, es nezinu, pirtī, piemēram, vai kā. Un es jūtu, ka man vispār nenāk, un man nevajag, un man negribās. Bet tad ir kaut kādi momenti, kad es ieeju kaut kādā neapzinātajā procesā, un es atgriežos pie apziņas, saprotu, es tā kā skanu, es dziedu, es dungoju, un tas notiek kaut kāds, tas ir automātiskais process, es pat nenojaušu, es pats tur kaut ko tur brum darbojos savā dzīvē, bet mans ķermenis izdomā, ka viņam vajag dziedāt tagad dziesmiņu kaut kādu, un tad es ļauju, tad ir tas vajadzīgs. Un tad ir kaut kādi momenti, ka man liekas, ok, man tagad vajadzētu tur baigi skanēt un kliegt un ko, bet vispār nenāk un nevajag, un ir jāciena arī tas, un neko nevajag spiest tā. Tā diži nevajag. Jā, un šis te piedzīvojums, pa ko mēs te tagad stāstījām, ka vairs neko nevajag,
ka viss ir, tad tas ir arī kaut kas, kamdēļ tad atnākt, izmēģināt, Jā. piebiedroties. Būs skaisti. Būs skaisti. Katra absolūti šitā reize, kad mēs kaut ko kopradam, ir. Turpat nav vārdu. Tas tiešām tas ir jāizdzīvo. Tur nav vārdu. Tur ir, tāpēc, ka tie līmeņi ir tik daudz tur. Un te pašā laikā tas viss ir tik vienkārši. Un te pašā laikā prātam ir tāds, ak, Dievs, kas notiek? Ko viņi tur dara? Kā viņi to dara? Kas ar mani notiek? Kā es to daru? Kā viņš to dara? Kur vispār te kas beidzās? Kur kas sākās? Un ieiet tajā ir forši. Nu, tā kā prātam iedod bišķiņu to, lai viņš attiet maliņā. Un beigās tajā nemaz nav nekāda mistika. Tajā ir viena vienīga atklāsme. Viens vienīgs tu. Nekā jau cita šeit nav, vai ne? Jā, nekas nav mistiskāk par šito te būtni un to būtni. Un to, kas ir šī te būtne viena pati, vai ne? Kas šeit runājās un skatās ar dažādām acīm vai mutītēm, bet kas pati sevi šeit apzina un atkal atcerās ar šiem te dažādajiem spēlētājiem un avatāriem. Nē, nu smieklīgi, jā, kad tā padomā. Kad tā padomā, bišķi smieklīgi ir, jā. Bet, nu, acīm redzot, tā vajag. Tas ir pietiekoši labi, lai arī beigtu. Jā, tā ir laba. Uz smieklīgās nots, tad arī mēs beidzam šeit vāviļot un ejam tad darbībā, ejam dzīvē, ejam iemiesojumā. Ejam patiesi būt tie, kas mēs esam un kam mēs tad esam šeit patiesi nākuši. Paldies!